Šodien, devai precamies studijā, pie mums ir Zinta, bet Andrejs, lai atrastu savu mūžu mīlestību. Un šodien man palīdzēs Magone, kur viņa ir. Magone un mūsu aptaloģa Magdalēna. Andrīts šodien paņēmis līdz mammīti, atnāca Andrīšam un draugs labākais. Un kā draugs sauc? Maigonis cukurs. Es domāju, ka tagad mēs varam noskatīties video. Andrejs. Viņam ir 33 gadi, pēc izglītības arhitekts, bet kopš mācību beigšanas nekur nav strādājis. Tomēr ļoti nosacīti gribētu, ar mātes palīdzību, protams. Brīvajā laikā, ja visu laiku, Andrejs dzīvos mātes pagrabā un atpūšas. Vienīgais atļautais hobijs ir kaķu kolekcionēšana. Citu informāciju Andreja māte par nožēlu mums nesniedz. Atgriežamies studijā. Lielas paldies, un Magdalēna, kas tev sakāms par Andreju? Andrej, jūsu simbols ir mēnesis. Redzu, ka jūs spēcīgi ietekmē valdonīgā saule. Jums izdarot izvēli, vajadzētu noteikti pakļauties saules ietekmē. Pretējā gadījumā riskēsiet ieraudzīt zvaigznes saules tiesā. Tā, esot teicis pats Dievs. Nav labi tas, ka cilvēks viens. Diviem labāk velnu dzīt, dzīves džungļos takumīt. Jā, tāds jau mums ir. Paldies, paldies. Un ir pienācis laiks mūsu pirmajai līgavai. Lūdzu, video. Anna. Viņai ir 28 gadi un pēc profesijas ir uroloģija. Viņa vada pati savu uroloģijas klīniku, kur viņai līdzās strādā viņas labākais draugs, bijušais vīrs. Brīvo laiku pavada klīnikā, praktizējoties. Anna meklē vīrus, kas vēlētos kļūt par daļu no viņas topošās harēmas. Atgriežamies studijā. Prieks iepazīties, Andrej. Prieks. Tātad, ko jūs paņēmat līdzi? Savu bijušo vīru. Mēs dzīvojam kopā, un nākotnē dzīvosim visi kopā. Es, Ainārs un Andrejs. Laimīga ģimene. Un bijušajam vīram ir kas sakāms? Nu, es personīgi nemaz nesaprotu, ko viņi te atnākus meklēt. Mums vajag harēma biedru. Labi, paldies, jauki. Jā, kāpēc, Andri, kāpēc jūs paņēmāt līdz savu vīru? Nu, saprotiet, viņš jau ar mani ilgus gadus dzīvojas kopā, un tagad mums būs jauns vīrs, un mēs atkal dzīvosim kopā. Nu, man ir tāds kā grupējums. Es dzīvoju vairākiem vīriešiem vienā dzīvoklī. Labi, Maigoni, kas jautājums? Ja nav noslēpums, kur jūs dzīvojat? Tas ir noslēpums. Es domāju, varam pāriet pie pārsteiguma, vai nē, sēžam, Magdalēna. Iepriekš izdarītā izvēle ir bijusi neprecīza. Iepriekš izdarītā izvēle ir bijusi ļoti neprecīza, jo strādājot zem Venēras zīmes jau iepriekš redzējāt pārtvēra iespējamos gūstamos labumus. Tuvākajā laikā jūs spēcīgi ietekmēs saule. Sargājiet veselību, iespējami lūdzu. Tātad, jums ir izvēlēts šāds dzejolīgs. Tā esot teicis pats Dievs. Nav labi tas, ka cilvēks viens. Diviem vieglāk velnu dzīt, dzīves čūdos. Skaists ir, jā, oriģināls. Paldies. Un ķeramies klāt pie pārsteiguma. Nu jā, mūsu pārsteigums Andrejam ir dāvana, jeb abonements uz uroloģijas klīniku. Ņem, cik sievietes gribi, bet nāc pie mums. Lūdzu.
šeit nav nekāda Lienas iela. Viņa tev galīgi nav konkurence, viņa tev vispār nav konkurence, jo man ir skaisti. Zini, mani Mulsina, tas bijušais vīrs. Ko viņš ir garas vispār? Mulsina bez tā ir sieviete, kas zina, ko viņa grib un kāpēc kā viņš šeit ir ieradus. Tas šī grib noteikt. Un ir pienācis laiks mūsu otrajai līgavai. Video. Jekaterina. Viņai ir 26 gadi un pēc izglītības ir pabeigusi vidusskolu. Tālākās mācības neuzsākusi, jo negaidīti apbērnojusies. Pēc dzemdībām viņa sapratusi savu dzīves mērķi un lēnām iet tam pretī. Pašlaik viņa kopā ar savu māti audzina savus 2 bērnus. Viens no tiem atrodas pie viņas vecmamiņš. Brīvo laiku. Brīvajā. Tehniskas problēmas. Paldies. Tātad, ko jūs ir paņēmis līdzi? Savu bērniņu un māti. Un mātī, kas sakāms? Nu, es absolūti domāju, ka tas jaunēklis nav piemērots manai meitai, jo redz, kā te māte nevar uznākt. Jā. Es domāju, ka tavu meitu nav piemērot mana mandīšana. Tu vispār neizēcini Ko tu visu laiku pēc Ko tu visu laiku? Dāmas. Kāpēc jūs atnācāt savus motīvus kāds? Jā. Nu, man dzīvē ir daudz dažādu mērķu, bet man bērniņiem vīru vajadzētu. Un man plānā ir vēl plānā. Paldies. Maigoni. Ja nav noslēpums kāds. Tas ir noslēpums. Pardon. Jūsu horoskops rāda, ka jums pietuvinātas 2 mīlestības planētas, kuras radās pēc Marsa divreizēja apmeklējuma. Spēcīgi varētu ietekmēt partnera Saules psiholoģisko stabilitāti, kā arī nervu sistēmu kopumā. Redzu jums vēl 3 planētas. Atvainojiet, vai jūsu ciemā ir aptieka? Jums izvēlēts šāds stīlis, tad tā šo teicis pats Dievs. Nav labi tas, cilvēks viens. 2 vieglāk velnu dzīt, dzīves džungļos, tākumī. Paldies. Doties uz vietu, tad viņa pavadam jums ar aplausījums. Lerosa, pārsteigums lūdzu. Nu, man dzēja ir tuva. Un arī šī tēma, par ko es stāstīšu. Tātad raudzīsim, kā to nu darām. Vai visus 10 mēs saskaitīt varam? 1, 2, man jau ir, un vēl 3, un 4, 5, 6 arī. Cerams, ka būs 3, un tie nebūs mums 6. Un 7, 8, 9. Man būs pišķīt vanā. 7, 8, 9. Āreča te nu viņi arī būs. Un tad vēl viena klāt, un tad visus savus bērniņus varēsim saskaitīt akurāt. Nu, saproti, es kolekcionēju vīriešus, bet viņa bērnus. Viņa kaut kāda fabrika ir tikai bērni. Vismaz viņa ir stiprāk konkurenti par tevi. Mēs jau cik viņai gāju 15, cik viņai bērni 16. Bet paskaties, redz, tā ir vēl viena sieviete, kas zina, ko viņa grib. Viņa grib bērnus, viņa grib vīru. Ko tu beidz? Tu man šeit atvilki. Un tagad ir pienācis laiks mūsu 3. līgavai. Sagaidām. Un video. Zana. Viņai ir 32 gadi un pēc profesijas ir pietiekami veiksmīgi juristi. Cita informācija tomēr par viņas darbu mēs likumīgi nedrīkstam atklāt. Brīvo laiku viņa pavada lielveikalos un antikvariātu izsolēs, kā arī aprūpējot savu neapmierināto pusmūža māsu. Zana meklē nopietnu vīru, gatavu visnopietnākajām attiecībām ar vēl nopietnākiem nosacījumiem. Atgriežamies studijā. Paldies. Un ko tu esi paņēmis līdzi? Esmu paņēmusi līdz savu mīļo māsiņu. Māsņie būtu, kas sakāms. Kas man jāsaka, viss ir skaidrs. Šošavatāk izmisušas sievietes, kas cenšas tikt savas ar vēl izmisušākiem vīriešiem. Atvainojiet, un viņu mātē. Paklē, kas tev ir sakāms?
Nē, nu, netīrumu. Tātad jūsu planēta ir Zeme, un jūs lieliski varētu riņķot ap planētu Sauli. Pie nosacījuma, ka netuvojaties, jo pretējā gadījumā Saule jūs nobendēs ar savām gāzēm. Tātad, jums tāds dejolīts. Tā esot teicis pats Dievs. Nav labi tas, ka cilvēks diviem vieglāk velnu dzīt, dzīves džungļos takumī. Vai Maigoni būs tas jautājums? Jā, ko jūs darāt? Neko viņi nedara. Māma? Jā. Kas patīk meitiņu kārtiņu? Patīk, jā, alerģija. Man patīk. Mums ir Andīši daudz kārtiņu un vajadzētu ieskatīt. Vai arī Andriem beidzot būtu kas jautājums? Andīši vairs nav jautājumi. Paldies. Paldies, ķeramies klāt pārsteigumam. Izdomāju parādīt savu otru pusi. Saprotu, tā man ir konkurence, bet viņai kaut kas ar tiem kaķiem nav kārtībā. Tev visi ir konkurence patiesībā. Viņa ir par jaunu, un rīču žonglēt nav nekāda māksla. Es to varu darīt ar bērniem, ar citu priekšmetu. Talantīgi meitene. Un tagad, dārgie skatītāji, ir pienācis laiks, kad Andrejam ir jāizvēlas savu līgava. Bet pirms viņš to dara, varbūt varam dot viņam kādu nodrīgu padomu. Pagdalēni. Zvaigznes nemelo. Ņemiet līgaviņu 0-1. Tātad, jā, pārklādiet, ja? Jā, paldies. Tā, esot teicis pats Dievs. Nav labi tas, ka cilvēks viens diviem vieglāk velnu dzīt, dzīves džungļos takumī. Es ceru, ka tas palīdzēs tiešām. Nu, personīgi man patika līgviņa numur 2. Maigoni. Jā, es viņam iesaku pieņemt pašam lēmumu. Paldies. Māmiņ. Nu, meitenīgi numur 3. Tik jautri, vai ne? Nu, un tagad beidzot ir pienācis tas brīdis, kad Andrīšam ir jāizdara savu izvēli un jāiet vienā no 3 istabiņām. Un, lai ko viņš ir izvēlētos, mēs viņu atbalstīsim. Andrej! Labi, tā kā tu atkal jau 5 minūtes domā, es izvēlēšos pats. Bet, protams. Vai jūs... Jā! Tad es ar sev tieši to varu pasludinu jūs par vīru un sievu. Bet pagaidiet, tikai spēlējies to manis, ne? Tā esot teicis pats Dievs. Nav labi tas, ka cilvēks viens diviem vieglāk velnu dzīt, dzīves džungļos. Paldies! Anonīmi šmigot. Esiet laipni lūgti mūsu anonīma alkoholiku klubā
zaļā vāverīte. Īpaši aicinās ir tieši meitenes. Un mūsu tālrunītes 9 0 3 3 6 5 4 0. Un mūsu moto neviens netiks apkalīts. Nāc un dzer anonīmi. Labvakar, skatītāji! Esiet sveicināti mūsu šovā Latvijas nākamā topmodele. Drīzumā iepazīsimies ar meitenēm. Mēs esam atlasījuši 8 labākās un skaistākās meitenes no visas Latvijas. Drīz iepazīsimies, bet vispirms ar žūriju. Tātad šeit mans vislabākais, visskaistākais Džordžio. Viņš ir mūsu Nākamais ir Patricio. Viņš agrāk fotografēja Maksimā produktus priekš reklāmām, bet tagad mēs viņam atļausim fotografēt meitenes. Nākamā ir man draudze, es neatceros viņas vārdu, jo viņa no Krievijas, bet viņa neko no mūzes nesaprot. Viņa ir labi kā šovu vadītāja, bet tā viņa nav īpaši noderīga. Nākamā ir draudzene. Mēs kopā bērnībā gājām modeļu skolā. Protams, viņa nekad nebūs tik laba un skaista kā es, bet būs pietiekama. Paldies, sēdēs. Tagad, skatītāji, ir laiks iepazīties ar meiteni. Robert. Pirmā modele ir Sergejs. Viņai ir 19 gadi. Nāk no Limbažiem. Šovā vēlas iegūt slavu un popularitāti. Nākamā ir Emīlija. Viņai ir 21 gads, nāk no Valmieras un šovā vēlas iegūt līdzekļus atbalstīt savu vecmāmiņu Ukrainā. Nākamā ir Silvija. Viņai ir 24 gadi, nāk no Daugavpils un šeit vēlas kļūt stāvus bagāta. Nākamā ir Kaķa. Viņai ir 22 gadi, nāk no Ventspils un šovā vēlas iegūt ļoti daudz draugu. Tālāk nāk Irēna. Viņai ir 20 gadi, nāk no Juglas un šeit šovā vēlas iegūt savas mātes mīlestību. Nākamā ir Markoša. Viņai ir 23 gadi, nāk no Talsiem un šovā vēlas kļūt par reperi ASV valstī. Nākamā ir Emma. Viņai ir 18 gadi. Viņa nāk no Ogres un šovā vēlas iegūt Frenka Sinatas plates. Nākamā ir Zinta. Viņai ir 20 gadi, nāk no Liepājas un šovā iegūs uzvaru jebkādā veidā. Un visbeidzot, šova vadītāji. 43 gadus, 25 gadus vecāka, mega topmodele, vispasaules atzītā Tyra Banksa. Paldies! Tātad esam iepazinušies ar meitenēm, 8 daļavām. Tagad būs laiks tēmai. Meitenes. Žūrija. Robert. Šīs dienas tēma, dāmas un kungs, ir dzīvnieki.
mēs varētu sākt. Tas gatavs? Labi, tā. Grafika rīča līdz lūdzam. Un meitenes dod mēs atskasies un pa vienai nāk. Sākam. Pirmo meiteni lūdzu. Pirmā nāk pašpārliecinātā Zinta. Zini, es vēlētos redzēt haizivi. Vēl vien bilīti uz kameru. Klausies, man ir tā viens aizrādījums. Tā jau meitene, protams, skaista, ja? Bet es to haizīju attēlot savādāk. Man būtu vai ne tā, ja? Tu saproti? Jā, paldies. Nākamo meitene, lūdzu. Nākamā nāk mūsdienīgā Emma. Tā. Nu, tu mums tādā liela meitene, dušīga. Es gribētu redzēt Nīlzirgu. Šeit. Klausies, es pat atšķirīgi no Nīlzirga neredzu. Vienkārši pēc. Jums patīk? Man patīk. Pagaidām vislabākā. Nākošo meiteni. Nākamā ir neatlaidīgā Margoša. Zini, tu esi gara, tas ir labi. Parādi man lūdzu žirafi. Kaut kas ir, vai ne? Vēl vien bildīt. Jā. Trešo parādi. Es domāju, Klausies, tik labu dibenu es nekad nepatīju. es piekrītu. Bet žirafei katrs tomēr starp īsti. Man viņa patīk. Jā, es viņai piekrītu. Ļoti labi. Nebūs. Es teicu, ka nepatīk. Nākamā ir devīgā Irēna. Sveika. Zini, tu iznāci uzreiz man savānām un džungļiem un Āfriku, uzreiz tādas domas. Un, zini, es gribētu redzēt leopardu. Kaķīti, jā. Ņau! Šeit. Ņau! Jūs domājat? Zini, viņai trūkst astes. Un vispār viņa vairāk atgāja kaķiņus. Jā, arī. Vai parādīt, kā būtu leopards? Ai, zini, man kalva sāp, šodien es nevaru parādīt. Vai parādīt, kā būtu leopards? Zini, leopards, manuprāt, vislabākā poza leopardam. Es vienmēr skatos televizorus, vienmēr redzu, viņi tā piet, viņi tā pats. Jā, tieši tā, Džordži. Jā, Nākamā ir jautrā kaķa. Zini, es gribētu redzēt ezi. Nē. Ezi. Nē. Tu dzirdēji? Nē. Manā šovā! Ārā, lūdzu. Es esmu Ārā, zvaigzne. lūdzu. Nē. Ārā. Nē. Ārā. Nākamā nāk ambiciozā Silvija. Zini, tu iznāc tā lēni uzreiz. Doma bija par bruņu rupuci, un es gribu redzēt bruņu rupuci. Uf, kāda kļūda. Zini, mēs parādīsim, kā izstāst īsti bruņurupucis. Tā. Zini, kā?
Nākamo meiteni lūdzu. Nākamā ir dūšīgā Emīlija. Patiešām ir dūšīga. Jā, man lielākā paša, tu esat vakar. Tu esi? Jā. Patrīsio Jurpēters. Zini, tu tiešām esi dūšīga un es gribu redzēt ziloni. Patrīsio, tu... Skaista meitene, bet arī nesanāk tēlu. Rasna. Es to Rasna. Jā, spuņķa nav visam. Labi, tad nākamo meiteni. Jā. Un nākamā ir maigais Sergejs. Sergej! Jā. Zini, es vēlos redzēt šimpanzi, pētiķi. Jā. Super. Zamāk. Jā. Poči. Tagad paši. Superīgi. Patrīsio, tas brīnišķīgs un Sergej, tu esi brīnišķīgs. Jā. Paldies. Jā. Paldies. Labi, tā. Šobrīd, cik es noprotu, jūs esat izlēmusi, vai ne? Jā, Vai ne? Jā. Labi. Saucam iekšā visas meitenes. Savā priekšā redzu 8 skaiti, izņemot teikt. Nāc šur. Un ejprom. Meitenes, es savā priekšā redzu 7 ļoti skaistas meitenes. Ļoti skaistas meitenes no Latvijas, kas daudz ko parāda. Katra no jums varētu būt uzvarētā, vismaz manās acīs. Bet tomēr ne. Tāpēc tu prom, tu prom, un. Žurī, esat apvienāti ar viņiem, ne? Jā. Tieši tā. Labi, nāciet vidū. Tagad skatītāji jūs izvēlēsieties. Kas uzvarēs šajā šovā? Kas balso? Kas balso par Sergeju? Sergej, tu esi uzvarētājs! Sergej, tu esi uzvarējis šovā Latvijas nākamā topmodeli. Un galvenā balva ir... Tu esi gatavs? Jā. Tu būsi uz mana un Džordžio žurnālā vāka, kurš vairs neeksistē. Bet, ja eksistētu, tad būtu diezgan smuks, jā. Bet tu neuztraucies, tas vinējis mani. Ejam, paldies, ka skatījāties. Un ar labāk. Esiet sveicināti, mīļie skatītāji! Šodien raidījumā Ekstrasenses cīņas pie mums studijā ir īpašais viesis, un tā ir
Tā ir Laima Vaikole. Наверное, Саша как-то раз случайно встретила вас. Labvakar, Laima. Šīs dienas eksistents uzdevums ir noteikti, kas atrodas mūsu studijā un ar ko šis cilvēks nodarbojas. Bet, lai padarītu uzdevumu viņiem mazliet vienkāršāku, Vaikoles kundze atnesa mums vienu savu matus šķīpsnu. Paldies, paldies. Un mēs varam sākt. Un šīs dienas pirmais eksistents būs Žaks. Žaks no Parī? Labvakar. Tātad, Žak, uzvelciet šīs brillītes, lai jūs neko neredzētu. Velkam. Un jūsu uzdevums ir pateikt, kas atrodas šajā studijā un ar ko šis cilvēks nodarbojas. Bet es taču neko neredzu. Bet, lai atvieglotu jums uzdevumu, šeit ir šī cilvēka mati. Lūdzu, sākat. Es atvainojos. Vai šis cilvēks mani redz? Jā. Vai jūs varat pateikt šim cilvēkam, lai viņš pieliek savu roku? Kur? Vienalga? Manuprāt, šis cilvēks ir vīrietis. Vīrietis. Kāpēc? Tāpēc, ka šī matu sīknā smirda pēc sviedriem. Otra lieta. Šis cilvēks nodarbojas ar suņu hopšanu. Hopšanu? Suņu hopšanu. Suņu? Hopšanu. Jo es atradu šeit spravu. Tātad šis ir vīrietis, kas nodarbojas ar suņu hopšanu. Labi, paldies, Žak, un tūlīt jūs redzēsiet. Наверное, Саша как-то раз случайно встретила я вас. Es ļoti gribētu pateikt, ka jūs esat ļoti skaists vīrietis. Mums pārtīm nav tik skaistu vīriešu, mums ir tikai sievietes. Jā, paldies. Ļoti skaists vīrietis. Jā. Un mūsu nākamais eksistents ir Klāvs. Uzvelciet šīs brilles. Es tā nepieskaršu. Velciet brilles! Es tos tēmu un sacīšu jums atpakaļ. Jā. Tātad jūsu šīs dienas uzdevums ir noteikti, kas atrodas šajā studijā un ar ko šis cilvēks nodarbojas. Bet, lai atvieglotu jūsu uzdevumu, šeit šis cilvēks mati. Es tam nepieskaršos. Kā gribat? Tā. Nu, sakiet man gāja, kuri atrodas. Redz, kur. Paldies, Bilī. Nu, ko tu teiksi par ko? Kas tad ir jūri, un tam interesanti, kāpēc jūri? Tur teikt rīt. Astoņi kaut kas. Kas ar astoņi saistīts. Tas var būt. Nestrīdies ar mani tā, bet tā kā laiks. Kas tur? Astoņi kā es tādu. Kādu parastais? Kas? Paldies, es domāju, ka pietiks, un to jūs redzēsiet. Встретила я вас, вдвоем со мною. Вы так прекрасны. Vai jūs man pazīstat? Jūs Laima Vaikole? Jā, noteikti esat. Jā, ir. Paldies. Tā ir Vaikola, tas bija Klāvs. Mūsu trešais eksistents ir Aļona ar tulku, protams, jums tulku viņi nevar. Aļona! Tātad, Aļona, jūs uzvelciet no sākuma brillītes. Un tātad
jūsu uzdevums ir pateikt, kas atrodas šajā studijā, ar ko šis cilvēks nodarbojas. Un, lai atvieglot jums uzdevumu, ir šī cilvēka māte. Sapūtē Ermetoklasiki to. Man beidzās. Es būšu atpakaļ, es uzpildīšu un jūs pagaidiet. Un mūsu šīs dienas pēdējais ekstrasens ir Kima. Pazeltēt lūdzu. Vēl vienas brilles. Jūsu uzdevums ir pateikt, kas atrodas pie mums studijā un ar ko šis cilvēks nodarbojas. Un šeit būs viņa, šī cilvēka māte. Šī kārts man vēsta, ka aiz sienas sēž sieviete uz krāsla. Jūtu, ka nav rasna, bet gan ļoti ķesta. Bet šī gan man saka, ka laika viņai gan nav gana, jo aizņemta viņa gana. Bet redzu vienu bēdu viņā, jūtu promileses viņā. Laikam jau mīliņa iedzer un dažreiz pat iedzelt. Vairāk es nejūtu neko, laikam kāds man sako, tāpēc beigšu es šo visu, jo gribās man uzēst vistu, lai gūtu jaunu spēku un neķertu te grēku. Un tūlīt jūs redzēsiet, ka... Jūs visi ļoti pareizi pateicāt, jūs viens cilvēks. Man prieks liels. Paldies jums! Paldies jums! Paldies! 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 Diemžēl, pavisam drīz mēs uzzināsim nedēļas labāko un nedēļas sliktāko ekstrasensu. Un sagaidam ekstrasensus. Šodien pārmaiņas pēc mēs sāksim ar sliktāko. Ar
redzējis sliktāko ekstrasensu? Vai kādam ir kāda minēja, kas varētu būt šajā aploksnē? Papīrs? Jā, nē. Laimā vai kūlē? Nē. Tātad es varu. Un jā, Klāvs jau pareizi dara, jo tas ir Klāvs. Man ļoti žēl, tāda ir dzīve, neko darīt. Un tad pārēsim pie labās ziņas. Ir kādi minējumi, kas varētu būt šajā baldē aploksnē? Laimā vai kūlē? Nē. Papīrs? Nē. Un es varu vaļā. Un tā ir Solveiga. Apsveicu. Bet tad ilgspējīgi skatītāji, mēs tiksimies nākamajā. Un tad ir uzzināsim, kas mūsu ekstrasensus turpmāk sagaida. Zina, man ir problēma. Man ir blaugsnes, netiku vaļā. Šās prostā. Klausies, man ir šampuls. Pamēģini to arī. Man palīdzēja. Kādas blaugsnes? Sīrups, skleroza un aizmirstam par blaugsnām. Šovakar mēs esam atgriezušies šovā izdzīvotāji, kur izdzīvo tikai viens. Un sāksim mūsu šovu kā katru vakaru ar iepazīšanos ar tiem, kas, diemžēl, vēl ir dzīvi. Sāksim. Kristāla, 22 gadi, dzīvo ar papucīti, ļoti neveiksmīgi top modeli. Un līdz viņa ir paņēmusi naktvīlī. Nākamā mums ir Elīna. Viņa ir 19 gadu, viņa ir brīva meitene. Viņa ir bērnu dārza audzinātāja un līdz ir paņēmusi zināšanas par bērnu audzināšanu. Cik stulbi. Nākamā mums ir Aija. Nerunīga, 30 gadnieka. Viņa ir precējusies un viņa ir jurista. Līdz paņēmusi vārnīcu. Tālāk ir Alma, kurai arī ir 30 gadu. Viņa ir precējusies un viņai 2 bērni. Viņa ir medmāsiņa un līdzi paņēmusi bērnu rotaļlietu. Nākamā ir Ilza. Viņai ir 40 gadu. Viņa ir bijusi precējusies 4 reizes un visi vīri ir pazuduši. Viņa ir sieviešu cietuma uzraudze un līdzi paņēmusi kabatsnēs, kas nav atļauts. Jā. Nākamā ir Paula. Viņa grib būt žurnālisti. Viņai ir 27 gadi, un viņa līdzi paņēmusi pierakstu klādu. Jā. Un kā pēdējā ir Marta, kurai ir 28 gadi. Viņa ir brīva, fitness trenere, un līdzi paņēmusi kanteles. Jā. Tātad ir 19. diena, un šīs jaukās stulbās sievietes ir izbalsojušas pēdējo cilts vīrieti. Apskatīsimies komentārus, lūdzu. Tā, Džeremijs beidzot izbalsots. Bet bija divas no jums, par viņu gribēja, lai viņš paliek. Kurš tās bija? Nu runāja. Varbūt viņš tā. Jā, es domāju, kāpēc, ka viņš bija līdzīgs tev, jo viņš bija vīrietis. Es teicu, ka man viņš pietraudāt. Nu, varbūt tu tā bija ko atzīsties. Tev uz turienu, tad
ir pienākusi 20. diena, un viņas atkal cīnīsies par izdzīvošanu. Tāpēc atstāsim viņām uzdevumu. Tā, kāpēc tu ko? Kāpēc tu ko taču? Tā, meitnītes. Jums visām ir jāstāv uz vienas kājas. Tā, kur nostāvēs visilgāk, dabūs imunitāti. Nu tā, stāvam, aiziet. Meitenes, paklēju! Čedra! Stāv, aiziet. Ilzi, tu man ir jāstāv! Gribas ēst? Dalībnieces stāv jau veselu stundu. Ko mums iedod? Mēs redzam, mums ir ko. Nevar nostāvēt. Ko? Mums ir viens kritušais. Ko tu gribi, lai viņam fiksē? Ko tu izdarīji? Ko tu izdarīji? Vēlies? Nedara. Viņas stāv jau 3 stundas. Krītiet. Mums ir palikušas 2 finālistas. Kā jūtamies? Komentāru? Nebūs. Kad nav komentāru? Jā? Tas ir pašsaprotam, ka es šeit atrodos tikai ko viņa šeit dara, es nesaprotu. Nu, labi. Viņas stāv jau 4 stundas, nu kādai tik ir jākrīt. Nu, parādi, kas tam Mums ir uzvarētājs! Jā, tev ir imunitāte. Tev apsveicu. Jā. Tātad Aija ir ieguvusi imunitāti, bet tas viņu īpaši nepasargās. Tiksimies izbalsotāju kalnā, kur šodien jau atkal viena no viņām neizdzīvos. Tātad, manas mīļās meitenes, mēs sāksim 20. vakara izbalsošanu. Lūdzu, kad esat gatavas? Es gribu izbalsot Paulu, jo viņa ēd cukārus, un cerēs ar dubliem. Balsot par Džeremiju. Viņi izbalsoja vakarā. Tad Kristāla. Viņai vīlīt vairs nedara. Es vēl balsošu par to. Tas ir traka, kurš tam ir zemagdies. Es nevaru pacīst, kā viņa man ir laisa un kā viņa man skrāpē. Es pārāk daudz nekomentēju. Es balsoju par Kristālu, jo tas, cik daudz resursu viņi izmanto savam svarīgajam skaistam, ir absurdi. Es balsoju par Martu. Viņa ir vīrietis, viņa nav sieviete. Viņa nav kā no sievišķības. Es balsoju par Martu, jo Ilzi man tā teica, un es tā pati uzskatu. Paldies jums, mīļās meitenes, un mēs uzzināsim, kurš pamet salu. Un jūs visas esat lēmušas ar savām šūnām, ka salu pamet Kristāla. Zelta mājās!
uzreiz. Ok, labi. Tad, jā, jūs varat ieņemt vietas vai kaut kur var stāt. Varbūt jūs varat nākt šitais tagad tā sabrīdieties, lai mums ir tādi skaidrs, kur ir skatus. Ok, un kā es jums teicu, tad otrā daļā mums atkal būs improvizācijas, un sāksimies ar alfabētu. Tāpēc man vajag divus uz skatuves. Kur slēpjās tas šīs efekts ir tajā, ka katrs no dalībniekiem uzsākot to savu sakāmo, to sāk ar, ja piemēram sāks Kristupers, viņš sāk ar alfabētu pirmo burtu savu teikumu ar A, un savukārt nākamais pēc tam var izmantot nākamo alfabētu burtu B un tā tālāk, ja? Jūs skatītāji varat kontrolēt un domās skaitīt līdz alfabētu, vai viņi tiešām sāk ar pareizo alfabētu burtu, ja? Ok, tāda mums ir siltumnīcas darbinieks, dārznieks un siltumnīcas īpašnieks. Aiziet! Ārprāts, tu redzēji, kas notiek ar maniem tomātiem? Brīnišķīga diena. Kāpēc ir tā jāstras? Diena ir brīnišķīga, bet ir jāstras, jo tā ir raža, tā ir nauda. Visiem ostā. Es daudz esmu darījis. Kāpēc jūs man tā braucat virsū? Faktiski tu esi darījis, bet praktiski es neko šeit neredzu. Gandrīz katru dienu šeit nāku redz uz tomātiņu stādu, burkāniņu stādu, sēnes maģiskā stādu. Helikopters to redzēja? Interesanti, kāds helikopters? Mēs esam laukos. Jūs domājat, ka helikopters šeit neskatās, kas notiek ar tomātiem? Kā es to varu zināt? Lai jūs to zinātu, jūs gājāt un mācījāties universitātē. Par ko es jums maksāju? Mācījos es. Neziniet, es mācījos. Opā. Tiešām, tāpēc es jums esmu pieņēmusi darbā. Mana raža, visa raža, ka ceļš tomāti iet postā. Redziet! Saprotiet, es visu redzu. Es redzu to, ka nauda pazūd. Nav naudas. Tomātus jums dodu, jūs man naudu dodat. Kāpēc man par jūs naudu? Varbūt man tā nauda vajadzīga. Un? Ziniet, es jūs atlaižu. Visi ejiet no. Tā, jā. Ok, labi, vēl aiziet tik alfabētu. Kas zina alfabētu? Labi, kur tagad nodīsies šitas? Zooloģiskajā dārzā. Mannā. Zooloģiskajā pirtī. Mannā, zooloģiskajā dārzā. Šitien kāds varētu alfabētu. Kur? Pēcmaskā. Tirgu, ok, tirgu. Ļoti labi, tirgu. Kas mums tirgu? Kas tirgu būs solē? Kāds šoferis? Gaļas tiezēja. Gaļas pārdevē. Nu labi, vajag gaļas pārdevē. Un kas būs Patriks? Prezidents. Prezidents ir atnācis aplūkot, kā darbojas tirgus. Ļoti jau tātad prezidents, mums vajag tomēr tad arī divus apsardzes locekļus. Jo prezidents jau bez apsardzes nestaigā pa tirgu. Jā. Jūs esat vienkāršā, jūs varat vienkārši jūs varat palīdzēt vienkārši, ja jūkat to alfabētu prezidentam, jā, tad jo prezidentam reizēm tajās oficiālais runās kaut kas jūk. Tagad tad jūs viņam varat droši palīdzēt, jā? Tātad gaļas izcirtēji pārdevēji un prezidents tirgu. Ārprāts, kāda skaista aina. Bērziņkungs! Jā, nu! Cik jūs man prasītu par šo? $1. Es domāju, ka tas ir mazliet par daudz. Faktiski nav gan, turpat nav kilograms. Gaļa nav nemaz tik dārga. Ha, mūsdienās ir. Ir, jā, bet šādā veikalā tas ir tirgus. Jūs nekontrolējat, kas notiek jūsu valstī? Par cenām nezināt? Kā tā nekontrolēja? Jūs nezināt, cik daudz es esmu valsts labā izdarījis? Labi, jā. Vai maksājat, vai jūs neiet prom? Man tā neko patiesībā nevajag. Kur jūs vēl stāvat? Nav,
darbībai. Redziet, es arī esmu ieguldījis ļoti daudz līdzekļu, lai šeit būtu šis stends. Kas jums nepatīk? Sarkanā līnija. Tu, buržuļs tāds. Lasies prom. Ugunīgi, jā. Tā, kurš pa slēgto skolu aplaus? Makaiver aplaus. Nē, nu izpaldies, ka Makaiver. Tad mēs varam izlemt, kas tajā Makaiver epizodē piedalīsies. Nu, aizies! Alo! Tā? Ok, mums ir MacGyver sērija, kur piedalās Maikls. Un mums piedalīsies tātad Maikls. Un mums ir atnākusi tāda epizode, kur Maikls satiekās ar savu mammu. Viņi nav redzējušies 20 gadus. Un Maikls patiesībā ir domājis, ka viņa māte sen jau ir mirusi, jo viņš ir audzis bērnamā. Un mums ir atnākusi tāda epizode, tāda sērija. Un tas, protams, ir uzņemts Ķīnā. Un tāpēc tā sērija ir ķīniešu valodā. Bet tāpēc mums ir tulki titri, kas mums palīdzēs saprast, kas notiek šajā sērijā. Tātad Maikls ierodās, Maikla tikšanās ar māti pēc 20 gadiem. Maikliņ! Tā tu? Mazliet paudzies esi. Nu tā kā jāmazliet. Nu jā. Tu arī neskaties tik veca. Kas tev tur zem kakla? Laikas paliek starp mani un krāklu. Tur ir kaut kas aizdomīgs. Jā, gribu dredus. Tu tik labi smaržo! Jaunais Old Spice. Nē, nav manā gaumē. Vai? Nāc, sēdīšu tev uz veikalu. Tātad ugunsgrēku sērija, kurā brīdī ir nozagts Sventai Eiropot, jūs varat, protams, paņemt kaut ko izmantot. Un Zente veic tātad savu personīgo izmeklēšanu. Bet tā situācija ir tāda, ka šī sērija mums ir no Itālijas atnākusi. Un tātad mēs to skatīsimies itāļu valodā, un to esi Kitija, un to esi Zente. Aiz. Che passa? No kurienes tu? No veļas istabas, no kurienes citur? Pīcas pagātī! Jau no Katalona? Vispār es te citāju reizi atnācu. Bene. Slikti. Kā tev iet? Bellissima! Vispār slikti, bet kā tev? Jā, uz kā tu gūti?
Tas man jaunais atspriešanās soliņš. Damiano Antonio vēl. Vai, man šodien zvanīja Antonio. Marija Luīģi. Marija Luīģi arī? Viņi man zvanīja jau vakar. Nē. Nu, neapvainojies, tāpēc nevajag spēt mani muguras locīt. Ar krieviņu neesi redzējis? Tur vien guļ. Kādi tajā Itālijā nemāk ugunsgrēku taisīt, vai ne? Latviešiem foršāks. Jā. Ok, iepīkās. Viņš mēģina visādi apčukarēt to runātāju. Kas mums būs par īpašo ekspertu vai zvaigzni ieradies? Znaroks. Znaroks? Bet mums vispār uzskatos ir divas sievietes. Labi, lai ir, ja viņi pie... Ok, tad mums ir Znaroks. Tad mums ir hokeja, kas viņš tagad, kur viņš pārstāv, to mēs tūlņās arī uzzināsim, jo... Jā, viņš ir saistīts ar hokeju, jā. Bet kur viņš ir šobrīd, kas to mums tūlņās noskaidros žurnālistē? Ok, aizvien. Čau, čau, čau! 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 Nu tā, tad es gribēju ķerties pie lietas. Es gribētu aizskat projām. Nav laika daudz īpaši. Man ļoti skaistas grūtis. Tātad es tev vēlreiz kā jautāt, kā tu kļuvi par hokeja spēlētāju? Vai? Kā tu dari to? Kā es daru to? Jā. To mīlestību. Tas ir jau sen, un es esmu aktīvs. Tu māki dejot? Tu māki dejot? Es māku skaties. Vai vajag labi? Kā? Nē, man ir skaists krūtis. Nu, labi, gādā sāk liels un neko. Es jūs varētu ar lānu aizties projām. Skatieties, kā. Man ir sieva. Skatieties, man baigi patīka. Bet pastāstiet par hokeju. Vēl nākamais šķiet papīrīt. 1, 2, 3. No rīt, nu. Nākamais šķiet papīrīt. 1, 2, 3. Jēj, nezaudēju. Nu labi, nu es laikam neko neizdarīju. Man jau pretstēts, kāds ir. Nu labi, vēders ir liels. Aniko, dēļ. Čau. Uzredzējuši. Nu dodu, Robja. Čau. Labi, vēl versijas. Bet Ušakovs, tā politika mums to diezgan ir. Nu labi, lai ir Ušakovs. Jā. Kurš ir Ušakovs? Lai šoreiz Roberts ir Ušakovs. Nu, jūs esat žurnālisti, kas intervē mūs šī brīža Rīgas mēru. Esiet sveicinātāji pēc studijā. Jā, prieks. Kur jūs nelaižat vaļā roku? Es pa jums nebalsoju. Tā, nu, jā. Nu, jūs runājiet, labāk jūs vai es tēloti piesarku? Jā, stingri noteikti, vai ne? Jā, un ko jūs vēl tālāk darāt? Nu, es gribēju prasīt, vai jūs peldat. Nē, netālāk. Jūs nemākat, jā? Un nesaprāt. Vai ja jums būtu jāpeld, lai dabūtu balsis? Un naudu? Simāk. Nu, tad jau redzēsim. Jūs mīlat peldēt, jā? Nu, Naudā. Man labi joņi, man to bieži saka. Jā. Jūs esat mācījies dejot? Nu, nē. Jūs domājat,
Ko jūs dejojat? Nu, tur tā, neko. Jūs zināt, jūs melojat pārāk daudz. Vai vācot atkārs? Visu labu. Jā, tā nē. Ja viņa ir? Jā. Nu, mēs jūs jau ilgi gaidām, vai cik ilgi? Jūs beidzot pastāstīsiet, ko mums darīt? Šito? Jā. Nu, ar ko citu? Jūs jau par citu šeit nopārāts, manuprāt, nē. Tam ir vairāk pielietojam. Pieņemsim. Ko jūs darat? Tas taču smird. Problēma. Jā, tās tur. Es jums pastāstīšu, nu bija, un tad salūza. Mēs mēģinājām visā. Viņš to sataisīt. Varat palīdzēt vai nē? Par ko mēs jums maksājam? Es jums rusēšiem nemaksājam. Pareizi. Labi. Ja maksā mums. Ar ko tur, jā. Nu, tam pielietam sadēļ vairāk. Kas tādu kūsu? Tā nerunājat, jā? Tā bija priekšā, bet tas salūza. Nu, tā jūsējā. Aizdziet viena lieta un sataisiet. Lūdzu, mums ir jā... Vajadzīga Viena roka. Nu, es tā kā vēders sāp. Ātrāk. Tagad man smirdēs roka. Tas piedar pie lietas. Es pat citus neuzvilku. Es tev labi iedodu šo? Jā. Kāpēc? Nābots. Es tev vairs negribu tā. Nu jā. Nu, ķeramies pie lietas. Es jau tev rādīju, kas jādara. Tur ir roka, tur. Bet tās var palīdzēt mūsu santehnikai. Santehnikai? Jā. Nu, salūza viņiem. Salīdz. Ir tā atslēga ar to. Un Nav mums tās atslēgas. Kad atrodi. Nu, nevajag atslēgas. Tāpēc jau mēs tev zvanījām. Es domāju, tas savs biedrams ņem līdzi. Jā. Nē, mājās. Tu savādāk nemāki? Ar rokām. Ar rokām? Rokas ar maģistas. Cimdu. Jūs gan spēcīgi. Skat, šito traukā iekšā? Ātrāk, Kristoferam vajag stolē. Tagad par iet. Kas tad tev par problēmām? Kauns! Es ātrāk nevarētu, man bloķīgs izgājis. Sāksim ar tevi. Es nejūtu būvas. Jūs problēma. Jums jau nosvīt. Negrozties! Divām nedēļām. Jums jau bija jāsaka. Labi, ejiet tur. Mālāks, tam lūpas jāgriež no. Tā, ko jūs nejūtat? Es nejūtu tās lovas. Es nevaru. Jā. Man austra mazāk palikuši, paskatieties. Es gribu sasto pirkstu. Tas tāpēc, ka tur ir mans sastais pirksts. Tā, daram tā. Mēs noņemam kūkumu, pieliekam to pirkstu, sačinījam viņai mutī. Un taisnā lūpas. Man ir tāda vēl kāda problēma. Es gribu lielāku. Daigu. Labi, es pieskos pie taukiem. Tas nav iespējams. Tā, atguļamies. Gatavies? Tas mans pirksts būs vai nebūs? Lūdzu. Šitā. Bet esi pa vidu. Esi pa vidu. Bet tu tak neuzaugs, tas piedzaugs. Pēc mēneša. Jums nevajag palīdzēt. Es pārgalvāju. Man tā savs, bet nu es nezinu.
lielāks. Tā problēma viņa bija. Jā, to degunu. Tieši ne par degunu. Jā, es arī domāju, ausis bišķi lielāks. Nu labi, nāciet uz mūsu ķirurģijas klīniku ceturtdien, sestdien, ceturtdien, un tas maksās 5000. Ok! Ok! Nu tad mēs esam skaisti pietuvojušies, gandrīz pietuvojušies mūsu pašām beigām, un beigās mums būs viens ātrais priekšnesums šeit uz vietas, un tagad piedalīsies visi. Un tā kā te ir viss iespējams, mēs tūlīt uztaisīsim vienu mehānismu, vienu mašīnu, kur katrs no viņiem būs kāda detaļa, un viņi ražos labu garstāvokli. Laba garstāvokļa mašīna. Kā jūs redzat, daudz kas var notikt arī šeit un tagad, šeit uz vietas, protams, ar jūsu palīdzību, bet, protams, arī gribētu pateikt milzīgi paldies Aleksandram, Tomiņām, mūsu paklanieties, jūs šī vakara varoņi! Šovakar šeit kopā ar mums, un man ir tiešām liels prieks, ka jums rūp tas, ar ko nodarbojās, kā jau es teicu, jūsu bērni, draugi, radi, māsas, brāļi, jūsu līdzcilvēki. Es domāju, ka viņiem tas ir ļoti svarīgi, un es pieļauju, ka daļa no jums varbūt šovakar viņus ieraudzīja nedaudz citādās.